Alfas kurs ir tikai sākums, tas ir pirmais posms katra cilvēka ticībā. Mēs zinām, ka ticība tā ir Dieva dāvana, tā ir Dieva žēlastība, un katram vajag izkūt to, attīstīt un pilnveidot. Alfas kurs ir lieliska iespēja, kā 10 nedēļu laikā iepazīt kristietības pamatus. Esiet mīļi gaidīti Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas baznīcas Alfas kursā. Būsim pazemīgi, un Kungs mums ļaus baudīt Jēzus lūgšanas spēka garšu, un Svētais gars mācīs mūsu dvēseles. Ieģērbsimies Kristus pazemībā, un Kungs dāvās svētību mūsu lūgšanām. Tas ļoti svarīgs faktors baznīcā - pazemība. Svētais Siloans saka, tā baznīcā tiek svinēti dievkalpojumi, un Svētais gars mājo tajos, lai tava dvēsele kļūst par Dieva baznīcu. Tam, kurš lūdzās savā sirdī, visa pasaule kļūst par baznīcu. Glābēja priekšā mēs visi esam nabaga grēcinieki. Un tomēr baznīca mūs vada pie svētuma avotiem jau sākot no kristībām. Baznīca ir mūsu māte. Māte, kas baro, kas samierina. Un māte nevar kritizēt kā kādu svešinieci, jo mēs viņu mīlam, viņa, kas mums ir devusi dzīvību. Vēlos jūs visus sirsnīgi sveikt šajos Kunga žēlsirdības svētkos. Tas ir īpaši svarīgi baznīcai, jo žēlsirdība ir viena no Dieva pamatīpašībām. Tas ir aicinājums arī mums visiem būt žēlsirdīgiem, līdzsirdīgiem, laipniem. Žēlsirdība ir pazīme, ka mūsu sirdīs ir mīlestība. Vienmēr parasti katrai alfai ir kaut kāda zīmīte. Tā ir tāda zīmīte, es viņu paskaidrošu, kur ir Svētais gars, kur ir caurdota sirds, kas nozīmē mīlestību, mīlestību uz Jēzu. Un jūs arī bez diplomiem tātad saņemsiet šādu mazu dāvanu, jūs viņu arī nesat ap kakliņu, vai arī nesat kaut kur ielikt iekšā. Paldies arī par alfu, daudz ko jaunu uzzinājām, viņi arī padziļinājās. Zināšanas. Bija forši, jā, interesanti. Zane. Zenos. Elīna. Mums ir īpaša grupiņa ar to, ka mums 9 sadarinātie pāri šajā alfas laikā ir kļuvuši par laulātajiem pāriem. Un man ir prieks teikt, ka mēs šo grupas darbu varbūt neformāli padziļināsim, un tāds ir mūsu sapnis to turpināt un filozofēt un pārunāt ticības lietas arī ārpus alfas. Lai visi mūsu Kungam dziedā, mīļa svētam vārdam godu dodam. Kā, kas grib priekš piecelt